mēs mācāmies. No visiem pārbaudījumiem īstenībā mēs mācāmies. Un viņš mūs dara stiprus. Ziniet, kad ar pārbaudījumiem Dievs mūs dara stiprus. Un šodien es svētru nosaucu dzīvo ar uguni sirdī. Dzīvo ar uguni sirdī. Tu būs uguns sirdī. Vēl mēs redzam 10, kas būs. Bet iesākumā es tādu ievadiņu pastāstīšu ļoti svarīgas lietas, kas mums cilvēkiem ļoti svarīgas. Jūs klausāties arī, kas ir ļoti svarīgi. Mēs pirmkārt nedrīkstam aizmirst, kas ir mūsu Dievs. Jo mūsu Dievs īstenībā nevienu nekad nav nodevis. Ziniet, ka Dievs nekad nevienu nav nodevis, viņš nevienu nav atstājis. Dievs pats nevienu cilvēku nav atstājis. Jo viņš ir uzticams. Un viņš ir tavs Dievs. Katrs Dievs ir mūsu Dievs. Katram cilvēkam viņš ir mūsu Dievs, jo viņš mūs ir radījis. Dievs ir mūsu draugs. Un viņš ir mūsu tēvs. Ja arī man zemes tēvs, man mammu pameta, kad es biju dzemdību nodaļā, viņš man, tad debes tēvs nekad man neatstāja. Tā ir. Cilvēks var būt neusticams, bet Dievs ir uzticams. Viņš tev neatstās un nepametīs. Un mūsu mērķis, es saprotu, mūsu cilvēku mērķis šeit uz zemes, kāpēc mēs te esam, kāpēc Dievs mūs izglāba un kāpēc mēs kļūstam par kristieši. Mūsu mērķis, mūsu redzējums ir īstenībā cilvēku glābšana. Mums jādzīvo ar cilvēku glābšanu sirdī. Jo es vairāk iedziļinos Dieva vārdā, ja? Es vairāk lasu Bībeli, jo ciešāk esmu pārliecināts, ka tas ir Dievam vissvarīgākais darbs. Ir pazudušu vīriešu un sieviešu vešana pie Jēzus Kristus. Tas ir īstenībā, ziniet, tas ir pats svarīgākais. Un tas ir viņam pats svarīgākais. Ziniet, raugoties arī no Dieva puses, mēs atrodam, ka Kristus Jēzus, ja, ir nācis pasaulē. Kāpēc nācis Kristus Jēzus? Jēzus Kristus kāpēc nācis? 1. Timotejiem 1.15 rakstīts tā, ka Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Viņš nāca uzmeklēt un glābt pazudušos. Pareizi. Dievs pats sūta Jēzu. Viņa mērķis bija šeit uz zemes. Ne jau viņš nāca tikai tāpatās, lai visiem tā parādītos. Jo Lūkas 19.10 raksta, cilvēki tās nācis pasaulē meklēt un glābt pazudušo. Tā rakstīts. Izlasiet Lūkas 19.10 raksta, cilvēki dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tātad mēs saprotam, ka cilvēka glābšana ir Dieva vislielākā vajadzība. Viņam ir vislielākā vajadzība. Cilvēka glābšana. Bet no cilvēciskās puses skatoties, Dievs grib mums atvērt acis, lai mēs atgriežamies no tās tumsas, kas ir šeit pasaulē, ienākusi ar to grēku, lai mēs atgriežamies gaismā. No sātena varas, lai mēs aiziem pie Dieva. Ziniet? Tu ziniet, ka visa pasauli ir grēcīgā pasaulē, tu nenāk pie Dieva, tu esi sātena ietekmēts. Visi jaunieši, visu, ko viņi īstenībā ir sātena ietekmēts, visi tie alkoholi liekot, tas viss ir sātenas, cilvēks apmānīs un ir ievest visus savos kārdinājumos, savas miesas kārībās, lai cilvēki dzīves izjūg, lai viņi ģimenes izrādās, lai viņiem nekāda dzīvē neiet. Viss tas nikotins, īstenībā tie visi sātena darbi, ko viņš izdarīs cilvēkiem, lai viņiem viss dzīve būtu izpostīt. Pirmā brīdī varbūt cilvēks domā, baigi forši, bet īstenībā tas ir cilvēka ved uz iznīcību. Viņš sabojā pats sev veselību. Jo cilvēki mīt tumsībā, saprot? Bet Dieva vārds, Dievs grib mums atvērt acis, lai mēs no tumsas ietu gaismā. Ziniet, Dievs grib mums ievest gaismā. Jo visi cilvēki ir sātena varā. Tāpēc, kā tas Ādams un Ieva tur sagrēkoja, nepaklausīja Dievam, un visi cilvēki ir zem grēka. Piedzimst kā grēcinīgi. Bet mums ir jādara viss iespējams, lai mēs darboties Dieva darbā un izglābt, palīdzēt cilvēks Dievam un vestu pie Dieva. Mums jāvēr cilvēki
Dievu. Šis mērķis ir vienkārši neizprotam izteikts apustuļu darbos 15. Nodaļā 14. pants. Tur rakstīts Sīmanis, ziniet, Sīmanis, tas bija Pēteris. Viņš sauc to Sīmani. Stāstīja, ka Dievam pirmo reizi lapatis ļaudis no pagāniem pievienot savam vārdam. Proti, Dievam ir lapatis pagānis pievienot savam vārdam. Dievs darīja visu šos 2000 gadus, viņš ir darījis līdz pat šī balda dienai, viņš ir darījis un sūtījis svēto garu, svētā gara darbs. Viņš ir grib, lai cilvēki tik sapulcināti Kristus mieslā, lai cilvēki nāk uz draudzi. Dievs viss dara iespējamo, lai cilvēki nonāk draudzē, kalpo viens otram, lai cilvēki nāk pie Dieva, iet uz baznīcu. To Dievs dara, tas ir svētā gara darbs, un viņš lieto cilvēkus. Dievs bez mums neko nedara, zin kā ir? Dievs pats no debesīm to visu nedara, viņš ir radījis cilvēks, lai cilvēks cilvēkam kalpot, palīdzēt, un lai mēs to darītu, saprot, viņš dod mums svēto garu, dod Dievs savu garu, mēs piedzīvot no augšienes, saņemam no Dievu šo garu, tad mēs pieņemam Jēzu, lai mēs to darītu. Lai mēs ievestu cilvēks Dievu valstībā, lai mēs palīdzētu izglābties cilvēkiem. Jo, zini, kāds ir, es klausījos vienu svētru no vienu mācītāju, un tur viņi tāds svētrums saucās, ir nāves grēks. Zini, nāves. Un es domāju, kas tas par nāves grēku? Jūs zināt, kas ir nāves grēks? Ir viens grēks nāves grēks. Es domāju, kas tas par nāves grēku? Es tur visādi sāku domāt, es tā neierūpījās, es nesapratu. Beigās iedās, ka nāves grēks ir, zinu, kad ir cilvēkam nāves grēks, ka cilvēks atsakās no Jēzus, nepieņem Jēzu. Cilvēks ir, kad nepieņem Jēzu, viņš aiziet nāvē. Tas ir vienīgais nāves grēks. Visus citus grēkus Dievs piedod. Ar to, ka tu atsakies no Jēzus, nepieņem Jēzu, tas ir nāves grēks. Tas aizved cilvēku uz pazušanu, uz ēlu. Vienīgais grēks ir cilvēkam atteikties no Jēzus visu upuri, no Jēzus Kristus. Ja cilvēks atsakās no Jēzus Kristus, tas ir nāves grēks. Tas ir vislielākais grēks īstenībā cilvēku dzīvē, ja viņš noliec Dievu, atsakās no Jēzu, tie visi cilvēki aiziet uz ēlu. Pārējie visi cilvēki tiek glābti. Kas pieņem Jēzu, tiek glābti. Jo Dievs piedod visus grēkus. Visu, ko tu esi darījis, viņš visu piedod. Ja tu viņu izvēlies, tu viņu pieņem. Viņam jānožēlo. Jānožēlo, jā. Bet cilvēku glābšana, tas ir tas, ar ko mums ir jādzīvo, ar ko mums ir jāelpo. Īstenībā tas ir mums jābūt sirdī. Un ja cilvēki dzīvo, tad ir cilvēku glābšanā. Ja tev tas ir tavā sirdī, saproti? Tad Dievs ko dara? Tad Dievs sāk tev sveitīt dzīvot, sāk par tevi rūpēties, sāk tev palīdzēt daudzās lietās. Mēs nevaram tā dzīvot, saprot, kristieši nevaram dzīvot, ja mēs neglābjam cilvēkus, neejam apciemot cilvēkus, nedraudzienes, nestāstam cilvēkam par Dievu. Ja mēs ilgāk laika nodzīvojam, neesam nevienam pastāstījuši. Nav jau obligāti iestāv šitas kancāri, var mājās, kaut draugiem, darba vietā, var pastāstīt kaimiņiem, var liecināt un stāstīt, protams. Katram ir savāds veids, bet mums jādzīvo tā, lai mēs glābtu cilvēku. Un es jums pateikšu toču tādu noslēpumu, vienu noslēpumu. Kad mēs dzīvojam un mūsu sirdī ir šie cilvēku glābšana, Dievs nāk mums pretī. Saprot? Kad viņš redz, ka tu glābi cilvēku, Dievs nāk mums pretī un viņš nosēdz mūsu visas vajadzības. Saprot? Ja tu kādreiz domāju, ka tu tāda problēma, tu sāc glābt cilvēks, tu redzēsi, visas tā problēmas aizies. Varbūt ne pirmā brīdī, uzreiz tad sāk glābt, bet tu redzēsi pamazām problēmas. Vajadzīga kāda maza vizīte, kā te. Jā, to mēs izdarījām. Mēs jau visi mācāmies. Lai varētu mums dot un pavairot. Jā, tā to mēs izdarīsim. Jo Dievs dara mūsu dzīvē brīnumus, ja mēs sākam glābt cilvēkus. Tāpēc, ka cilvēka glābšana ir pati svarīgākā Dieva vajadzība. Viņš ir visu to zemi radījis, tos cilvēkus, ne jau tāpēc, te nodzīvot, visu nomiet, visu aiziet bojā, nekā šeit nebūtu. Dievam tā ir vislielākā vajadzība. Un tā Bībele sarakstīt īstenībā, lai cilvēki dzīvot labu dzīvi, godīgi, lai nekrāt, nezakt, nelaupīt, nedarīt otram pāri, nepārkāpt laulīt,
Cilvēki ir nežēlīgi, saprot. Dievs grib, lai mēs esam labi. Negribam, ka mēs būtu labi, dzīvot draudzīgi, mīļi, forši. Dievs tā grib, tad cilvēki ir pilni to ļaunumu. Tāpēc, ka Sātans viņus ir apmānījis. Bet mums ir jāizglāb šie cilvēki. Un atcerieties, ka arī mūsu Dievs izglāba. Un Dievs mūs izglāba, tāpēc, ka Dievam bija tāda vajadzība. Viņš gribēja mūs izglābt. Viņš gribēja. Es neatceros, mēs arī nebijām kristieši nepiedzimām. Arī bijām dzīvām šādā. Cilvēkiem ir vajadzība pēc Dieva, bet Dievam ir vajadzība glābt cilvēkus. Viņš grib glābt. Un Dievs grib redzēt, lai mēs ejam un daram. Ja mēs ejam un glābam cilvēkus. Lai mēs ejam pie slimiem cilvēkiem arī, ziniet? Var iet pie slimiem cilvēkiem. Var iet pie narkomāniem, pie alkoholiķiem. Nē, nav viegli, bet pie viņiem aiziet, viņi runās pretī un tā, bet Dievs grib. Un zin, ka daudz tie cilvēki tiek arī izglābti no visām tām lietām. Un daudz ienāk, bet tieši tie cilvēki vairāk ienāk Dieva valstībā nekā tie, kas liekas baigi pareizie. Viņi tā arī dzīvo nekā, tieši tādi narkomāni, tādi dzērāji, tādi viņi vairāk aiziet pie Dieva un atnāk. Jo tā Bībele rakstīts, kas pasaulē zems, nicināms, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai likt kaunā to, kas ir kaut kas pareizi. Un Dievs grib, lai mēs ejam un glābjam cilvēkus. Un lai mēs iepazīstinām cilvēkus ar Dievu. Un ziniet, ka Dieva gars tiek dots svētais gars un ienāk mūsu sirdī, ja? Un kad viņš ienāk mūsu sirdī, tad, kad mēs darām šos brīnumus, tad, kad mēs piedzimstam no augšanas, kad Dievs ir ienācis mūsu sirdī, un kad mēs darām tos brīnumus, viņš dod mums savu spēku, to svaidījumu, saprat? Un ziniet, kad mēs runājam ar tiem cilvēkiem, tad tie cilvēki sajūt Dievu tūmu, caur tevīm, caur mūsu kalpošanu, caur mūsu vārdiem. Mēs citreiz runājam cilvēku, viņš varbūt nav ar Dievu, bet viņš caur tevīm sajūt Dievu, kādu, Dievu tūmu. Lielākais brīnums ir tas, ka īstenībā, ziniet, cik svarīgi ir katrs cilvēks, lai tiek ierakstīt dzīvības grāmatā. Un tas notiek pateicoties mūsu sludināšanai, mūsu kalpošanai, pareizi. Jo bez mums cilvēki netiks izglābti. Mēs esam vajadzīgi Dievam. Mēs esam svarīgi Dieva acīs, katrs ir viens. Mēs visi esam svarīgi Dievam, Dieva acīs. Jo Dievs grib glābt jaunus cilvēku likteņus. Jo tas viss ir saistīts, saprotiet, cik katrs cilvēks ir saistīts, mūsu kalpošana ir saistīta tieši ar mums, lai cilvēku vārdi tiek ierakstīti mūžības grāmatā, lai viņi būtu mūžīgi ar Dievu. Ja jūs negribat, lai jūs visi radinieki būtu mūžībā dzīvot. Lai viņi aiziet tur, nenomirt un nepalikt tur, kur nav, jā. Paliek bez Dieva. Mēs visi to gribam, pareizi. Mēs gribam. Tāpēc Dievs mūs ir izredzējis, mūs ir izvilcis ārā no tos tums, lai mēs darītu un glābtu citus cilvēkus. Tas būs šitas tāds ievadījums, tas pēc tam par to ugunīs. Lai caur mums Dieva slava nāk par šo grēcīgo pasauli. Jo Dievs grib, lai caur mums darboties. Dievs grib darboties caur cilvēkiem. Jūs zināt, ka Dievs pats bez cilvēkiem tikpat var teikt, ka viņš neko nedara. Viss viņš dara caur cilvēkiem. Protams, ka tu lūdz, ka tu ej pie cilvēkiem, ka tu kalpo. Dievs dara caur cilvēkiem, darbojas caur cilvēkiem. Un Dievs dod to uguni, saprotat, svētā gara uguni tavā sirdī. Un kad mēs saņemam to uguni, kad mēs ejam, īstenībā, kad mēs ejam, tad tas uguns mums arī iedegās mūsu. Un mēs redzam arī savā dzīvēs Dieva slavu. Kamēr mēs neko nedaram, mēs arī staigājam šķīvi greizi nepareizi. Kad mēs sākam darīt un kalpot un darīt to visu, tad Dievs arī mūsu paši paceļ un iededzina. Un arī mūsu dzīves svētī. Saprot, arī mūsu viņš svētī. Arī mūsu. Jo grūtības jau bieži mums nāk dzīve, tāpat radās bieži grūtības. Bet zin kā ir īstenībā, man arī pagājušajā nedēļā bija grūtības visādās lietās, bet īstenībā Dievs pat, es domāju, pat pieļauj tās grūtības, lai mēs kļūtu stiprāki caur grūtībām. Ziniet, ka cilvēks kļūst stiprāks caur grūtībām.
Viņš padara spēcīgāks cilvēks paliek. Jo, ja cilvēks visu laiku dzīvot tādā vieglā dzīvē, tādā, viņš nezinātu, viņam viņš nebūtu tik stiprs cilvēks. Sportists jau arī, lai viņš sasniegt rezultātus, viņam ir grūti, tur jokačos, viņam ir galā sviedru čitā, lai viņš tur būtu čempions. Pareizi? Viņš jau nevar kļūt par čempionu, ja viņš kaut kur pastaigāsies pa ielu, neko netrenēsies, viņš jau lēs sviedru, smagi strādā. Tā ir, un tad ir rezultāts arī darbā, citreiz, ka tu strādā smagi, tu labi nopelni, tā ir, un tas ir rezultāts. Un tāpēc bieži vien Dievs uzliek kaut kādas grūtības mums, es domāju, pat pieļauj. Viņš tā uzliek, bet pieļauj, lai mēs kļūt spēcīgāk, nonākt virsotnē, lai mēs spēcīgi, varbūt iekšēji būt spēcīgāk, arī vēsturis, lai mēs uzvarot šīs grūtības mācītos un kļūt spēcīgāk īstenībā. Jo viņš jau redz mūsu katra asaru, mūsu tās ciešanas. Un viņš redz, kā mēs ejam cauri, pareizi. Nav tā, ka Dievs viss redz. Un viņš redz, kāda ir mūsu attieksme. Bet galvenais, lai mums būtu paļāvība uz Dievu. Viņš redz, ka mums ir tāda attieksme, ka mēs tanīs asarās, tanīs grūtībās vienalga paļaujamies uz Dievu, ka mēs nevaram plīt krūmos, un viss tas mums neiespējamais kļūst pie iespējams. Tu zini, ka tev liekas, ka nav iespējams tas notikt, bet kad tu sāc to visu darīt un sāc paļauties uz Dievu, tad Dievs tev dara pa uzvarētāju. Un mēs uzvaram visas problēmas īstenībā. Jo visi ir īstenībā zem Dieva kontrolas. Ziniet? Ka visa mūsu dzīve ir zem Dieva kontrolas. Un es ticu, ja mēs būs neatlaidīgi, ja mēs darīsim un iesim līdz galam un turēsimies, kad Dievs parādīs savu slavu mūsu dzīvē. Viņš parādīs, kas viņš ir un kāpēc viņš mūs ir izglābs un kāpēc mēs esam ar viņu. Jo Dievs, es tev pateikšu, lasa mūsu domas. Visu, ko tu domā, viņš īstenībā zina. Ziniet, visas tavas domas ir zināmas. Ir zināmas, ko tu domā. Viss tas tev zināmas. Un viņš vērtē tavas domas, īstenībā. Viņš vērtē. Lai pēc melnas atnāk gaisma, pareizi. Lai atnāk gaisma. Lai tu nonāktu jaunā līmenī. Un es ticu, ka Dievs ir uzticams, un viņš tavām ciešanām atmaksās. Ziniet, kā Aiga, viņi tad sēž un cieši tur uz ratiņiem grūtiņiem, bet es ticu, ka Dievs viņas ciešanas atmaksās viņiem ar uzvīdu, zini? Tu zini, ka Dievs atmaksā, viņš atmaksās tavām asarām ar prieku. Tu zini, ka Dievs asarām atmaksā ar prieku. Varbūt tu šodien raudi, varbūt tev ir grūti, bet tu zini, ka pienāks diena un tu smiesies. Jo Dievs ir uzticams. Galaktiešiem 6:7 rakstīts, nepiegalieties, Dievs neatļaujas apsmieties. Dievs neatļaujas apsmieties. Tā Bībelē rakstīts. Viņš katru pārbaudījumu pacels tavā dzīvē. Zini? Un atmaksās tev un taviem bērniem un taviem tuvinīkiem. Nedomā, ka viss tavu tuvinieki tiks svētīts. Zini, Aiga, viss tavs tēcis, kas tad liekas neticīgs, būs svētīts. Un viss tavu mamma, kas lasa nevis Bībeli, bet ābols. Tagad, kad viņai prasa, tu Bībeli lasi, viņa saka, nē, ābols. Nekas gan viņa arī tiks svētīts. Savu tevī, Mārtiņš būs svētīts. Tad, kad mēs paliekam uzticīgi Dievam, lai kas mums nenotiktu, Dievs stipri to vērtē. Un viņš augstu to novērtē, augstu. Es uzticīgs. Zinu, uzticīgs. Līdz galam. Viņa kā nesalūst pirmās grūtībās. Un zin kā ir cilvēks pirmās grūtībās salūst un atmet visam ar rokam. Daudz aiziet no Dieva. Viņam uznāk kaut kādas grūtības. Viņš domā, bija forši pasaulē, tur viņam liekas tādā brīdī. Man te tik grūti. Es atnācu pie Dieva, man te grūti. Es domāju, ka būs te tik viegli visi, zin kā. Vai būs viss tikai urā, kā pirmās grūtības. Nevajag man Dievs, labāk, ka es tur dzīvoju. Un beigās viņam aiziet viss. Tie viņiem pārbaudījumi šķērš. Pārbaudījumi. Šam grib iet pie Dieva, bet tikai tā. Jā, viņš... Jā. Atceries, kā Iebam bija tāda Iebam, kā viņš mocīja. Tā. Viņam taču arī tāda pārbaudība.
Cits būtu iemetis plint krūmos un saņaut tur Dievam pateicis nē un viss. Un pēc tam viņi svētīja. Dubultā. Dievs pēc tam. Ja tu tiec pār tam pārbaudījumam, Dievs tev atgriež un vēl ar dubultu prieku, ar dubultu. Viņš redz tavu attieksmi, tavu uzticību. Otrā laika 16:9 ir rakstīts, ko saka Dieva vārds. Jo tā kunga acis pārskata visu zemi, un viņš stiprina tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Tie, kas turas pie Dieva, viņš visu redz. Ziniet kā ir? Viņš pārbauda arī tevi. Nedomā. Viņš redz, tev pie pirmām grūtībām tu Dievam pacēlē cepuri, aiziet uz šnapulīti, aiziet uz kazino zāli, aiziet tur. Dievs saka, tu neesi uzticams, pareizi. Protams, viņš žēlo, viņš tev piedod visu, bet vienreiz, otrreiz, trešreiz, bet vienreiz viņš saka pietiek. Esi uzticams, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. To saka Bībele. Mēs nedrīkstam šodien tirgoties ar savu miesu un savu asinīm, ziniet? Nedrīkstam kristaņas miesas kārībās. Kāda miesa, ko grib, daudz ko grib. Un mēs nevaram ietekmēties ar tiem cilvēkiem, ka mēs esam jau izglāti, tie, kas miesīgi runā. Tie, kas miesīgas padomas tev dod. Ziniet, viņi tev var... Man ir tā bijis, gribās viņam palīdzēt, it kā viņš tev pasaka miesīgi kaut ko tādu, kas nav tā kā Dievs gribētu. Izlasiet Romiešiem vēstuli, Romiešiem 8. nodaļa, tur viss rakstīts, lai baustība taisnība tiktu piepildīta mūsos, kad nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādā nav Kristus gars, tas nepiedar viņam. Iedomājies, ja tu neesi piedzimts no augšas, tev nav Kristus, tu nepiedar Dievam. Bet ja Kristus gars ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu ir uzmodinājis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas dzīvo jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaistā miesa, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo ja mēs pēc miesas dzīvojam, tad mums jāmirst. Bet ja jūs gara spēka darat galu miesas darbībā, tad jūs dzīvosiet. Jo visus, ko vada Dieva, gars ir Dieva bērni. Zini, visi. Ja tu pieņem Jēzu, tev vienāk Dieva gars, tev tās miesas darbības, saprot, un zini, agrāk es tās miesīgas darbības, man ir tik daudz, un es biju narkomāns, un es biju viss, kas es biju. Un, kad man ienāca Jēzus, viss izdzēs ārā. Man ir vispār tāda žēlastība notika vispār. Es arī stendēt, arī Vasarsvētku draudzī, kur tur bija. Es stendēt dzīvēt. Vasarsvētku draudzī, Valdes Kalniņš, tur tāda draudzīte ir Vasarsvētku draudzī. Es tā pieņēmu Jēzu un man nonāca svētais gars, no rīta pamodās. Debesis gaišākas, zālītes zaļāk un saulītes spožāk, un viss dzīve izmainīs. Viss pazud, viss tas rībīgās lietas, viss tiem... Viss man Dievs atbrīvoja. Tik superīgs ir Dievs. Bet pēc tam, protams, jāturās pie Dieva. Jāmaina savu domāšanu, arī jāstrādā pie savu prātu. Jo, zini, kā daudz, kas ir tev palicis, zini, no tās dzīves, no tās, ka tu biji pirms Dieva, arī jāmaina savas domas un jāmaina savu ieradumi. Draugi arī, jāpamaina draugi arī, ziniet, jāpamaina arī draugi. Pat vide jāpamaina, kāpēc es aizbraucu, īstenībā vide arī labi pamaina cilvēkam, jo tev ietekmē tie apkārt. Jā. Tu pamaina, atsakies no, tāpēc es arī īstenībā aizbraucu, jo ietekmē tev, jā. Jo daudz lietas tavā dzīvē, par kurām tu pārdzīvo, ar pašu Dievu tiks atrisinātas, ziniet. Tā ir patiesība. Ar Dievu tiks atrisināts.
Turies pie Dieva, es tos atrisinās. Ne jau uzreiz. Mana mamma pa mani lūdz Dievu 15 gadus. Tu iedomājies, mamma lūdz, bet es biju pēdējais. Zobu mutē nebija pelēks, mēlns. Viss smējās man manim. Viss tā, kur tad tas, mamma, ko tu dari, lūdzu, viņš aiziet bojā, tu var lūdzu, vēl sliktāk paliek. Bet mamma lūdzu. Mammas sirds, zini, kāda mammai sirds? Viņa vēl lūdzu, viņa pa īstam lūdzu. Viņa nelūdz tā, zini, viņa dedzīgi lūdz, tā karsti. Viņa tic. Mammas tic, zini? Mūsu dzīvē, kas ir pats galvenais? Kuras ir pašas galvenās lietas? Ir daudz lietas galvenas, daudz ir svarīgs un daudz galvenais. Dažādi, daudz lietas, es nezinu, bet vienu lietu, par ko es šodien no tām galvenām gribu pateikt, galvenais ir nepazaudēt uguni. Zini? Nepazaudēt uguni. Īstenībā, uguns ir tas, ko tu nedrīkst pazaudēt. Ziniet? Ja sirdī cilvēkam ir uguns, tā liesma, tad viņš deg Dievam. Saprot? Viņš nav remdis, viņš deg pēc Dieva. Ziniet? Viņš deg. Viņš darīs visu dzīvē pareizi. Ziniet? Ja cilvēks deg pēc Dieva, viņš darīs visu dzīvē pareizi. Viņš degs pēc Dieva, viņš būs neatlaidīgs, viņš visu darīs. Jo viņa visi tie lēmumi, ko viņš, tas, kas degs pēc Dieva, tev būs uguns. Tie visi lēmumi vienmēr būs svētajā garā, saprot? Jo svētais gars tev aizdedzina. Dievs arī uguns, kas, ziniet, kā, kur tur rakstīts, kā rendenos izspļaus. Esi karsts, vai dedzīgam būs, dedzīgam. Cilvēkam ir jābūt uguns sirdī. Un, ja viņš būs uguns sirdī, saprot, viņš būs jūtīgs pret cilvēku vajadzībām. Viņš, ziniet, ka viņam degs sirds, tas cilvēkam ir grūti, viņš gribēs viņam palīdzēt, viņam degs sirds, viņam sirds sāpēs pat cilvēkiem, viņš ies uz slimnīcām, tur lūgs, viņš ies pēc kaut kādiem, viņš mēģinās cilvēks atrast uz draudz, viņam ies savu radinieku, viņam rūpēs kaimiņi, viņam degs uguns, saprot. Un, ka viņam būs uguns sirdī, viņš vienmēr izvēlēsies pareizo dzīves turpinājumu. Ziniet? Bet ziniet, tas ir ļoti svarīgi, bet ziniet, kas ir? Sātans vienmēr stāvēs blakus tev un gribēs apslāpēt tā uguni. Uzliet ūdeni uz tev, lai tu paliek remdens, lai tu tāds, lai tu nedegi Dievam, lai tu mājās sēdi klusiņā, viens pat nekur nevienā par Dievu nestāst, viņš tev visu laiku grib apslāpēt. Viņš grib radīt visādas problēmas, tev spiedienu. Viņš īstenībā Sātans rada šķēršļus, saproti? Cilvēkiem rada šķēršļus. Un viņam ir tikai viens mērķis, lai cilvēks pazaudētu to uguni. Lai cilvēks vairs nedegt Dievam. Lai cilvēks palikt remdens. Nevienam nelīdzināt, internetā neko nerakstīt par Dievu, nelikt nevienu tur informāciju. Es remdens. Pašam ir labi, un pašam var nebūs labi. Īstenībā, tur jau tā lieta, ka pašam nebūs. Bet, lai dzīvē būtu uzvarētājs, mums jāiet līdz galam. Pats galvenais, mēs nedrīkstam pazaudēt to uguni. Un es izstāstīšu mazu piemēru, ja? Un, kā es dzirdēju, un es arī atceros, jūs esat skatījuši to filmu par Rokiju. Esat redzējis? Jā, es redzēju. Ja, redzējis? Ja? Rokijs. Jā, Stallone tur tēlā, Sylvester Stallone. Un viņš bija čempions, tāds piemērs, viņš bija čempions tas Rokijs, ja? Un viņš jau bija, čempions, un viņš ir tā kā neuzvarēts un staigāja visiem gozelējas, ka viņi neviens nevar uzvarēt. Tu uzvedās kaut kāds cilvēks jaunais, jums, zini? Un viņš pateica, ka viņš uzvarēs to Rokiju, zini? Tas Rokijs teica, kur tas tur, zini? Ar Rokijam tas treneris teica, dzīvo treneris teica, tas cilvēks te uzvarēs. Zini, kāpēc? Viņam tam cilvēkā acīs deg uguns. Viņš ar tevīm cīnīsies, viņš uzvarēs, jo viņam deg uguns, viņš ir dedzīgs. Viņš jau bija jau samienājis, jau staigājis, zini, tāds, ka viņš nevienam nezaudēs. Un notika cīņa, un, ziniet, tas jaunais puisis atnāca un sasit Rokiju. Un pazemoja tieši ringā. Nebija tā, viss palika zils, nodauzīs zils.
Ot, viņa, kāpēc? Tāpēc, ka viņa jaunā puisi deg uguns. Uguns, un kam ir uguns, tie uzvar. Tas ir tāds piemērs. Ticībā, uguns. Uzvar, ja tev būs uguns, tu vienmēr uzvarēsi viss. Tas par ko, jā, tā kā Dāvids, jā. Tā ir tāda, tas ir tās filmas, tāds salīdzinājums, ka, ja tev ir uguns, tad tu būsi uzvarētājs. Tāpēc mēs nedrīkstam pazaudēt. Pazaudēt to spīdumu acīs, pazaudēt uguni savās acīs. Ja tu nepazaudēsi šo liesmu un šo dzirksti, un tu paklausīsi Dievam, tu nezaudēsi nekādu. Tu nezaudēsi ne savu aicinājumu, tu zini, visās dzīves sfērās tu būsi uzvarētājs. Tas jau arī darbā visur. Tu būsi uzvarētājs jebkur. Arī savu likteni tu nepazaudēsi. Tu būsi dedzīgs. Jo Dievs ir ko visu paredzējis. Ja tevī teiks uguns, viņš visu piepildīs, ziniet? Jo Dievs visu piepilda. Ziniet, kā viss, kas ir rakstīts Bībelē, viss, ko ir apsolījis, Dievs piepilda. Ja mēs paši tikai nenovēršamies no Dieva un nepazaudējam uguni, Dievs viss, viņš ir atbildīgs par to. Dievs viņš ir pats sarakstījis to grāmatu, caur tiem cilvēkiem, caur svētā gara iedvesmu. Viņš atbild par visu, kas te rakstīts. Un ja viņš to ir rakstīts, viņš piepildīs. Tur tā rakstīts un viss. Ja tev tā pateic, tā arī būs. Var pārbaudīt, ko tu pārbaudīt, un tā ir. Jo viņš atbild, bet tu nedrīkst atstāt Dievu, tu nedrīkst no viņu novērsties. Tur ir tā rakstīts. Tu nedrīkst nostāties pret viņu balstību, nedrīkst pret visām tām lietām. Bet es zinu, kā es jums pateikšu, kā ir. Daudz cilvēki, piemēram, nezinu, ka pazaudēt naudu, piemēram, ja? Tas nav īstenībā drausmīgi un šausmīgi. Pazaudēt arī daudz lietas. Bet, zini, kas ir drausmīgi? Pazaudēt to uguni. Pazaudēt Dievu uguni. Un tas ir, par ko tev jāuztraucas. Par to, ka tu tur pazaudēs kādu naudu, pazaudēs savas tās lietiņas, tās neuztraucas. Galvenais nepazaudēt Dievu uguni. Un tu uzvarēsi. Es tev saku, ja tev būs dzirksts acīs, tu uzvarēsi. Jo visam tā nav liels nozīmes, saprot? Bet pazaudēt uguni tas ir slikti. Tas ir, kad tu pazaudēsi uguni, tad visam pārējām būs maz nozīmes. Un ziniet, kā ir? Ka Dievam īstenībā, kas mums liekas tās lielas lietas, ja cilvēkam liekas, tāda liela brīnuma un tāda, Dievam tie lielie mūsu brīnumi, īstenībā nekas nav. Viņam, viņš var viss izdarīt, Dievs. Viņam, kas tev liekas brīnums, viņam tas ir tā nav. Dievs, viņš var viss. Jo, kad tev būs uguns, Dievs darīs lielas lietas tavā dzīvē. Un es tev ticu, un caur tevīm darīs. Dziedināsies slimos, viņš darbosies un izārīs lāstus. Ziniet, kad Dievs izāra visus tos senču lāstus. Jēzus vārdā pasaka izāra lāstus. Visa lāstus, visu, ko tu esi pats iemantojis, ko tev kāds var uzlicis, varbūt, kas ir paauģu lāsti, visādi var būt lāsti. Un jo Dieva spēkā tas viss tiek izārīts. Es biju Ukrainā, arī koledžā, ja, kad biju Ukrainā, tad Vīdos koledžā. Tur ļoti daudz cilvēku tika atbrīvot no lāstiem tieši. Ir cilvēki ar dažādi svaidījumi, ir dažādi cilvēkiem Dievs dod dažādus veidus, kā viņi var kalpot. Citam ir dāvanas dažādas, citam ir dziedināšanas dāvana, citam ir lāstu izdārīšanas dāvana. Zinu, ka ir cilvēkam tā dāvana, ka viņš var pienākt tev un tavs lāsts tiks salauzts. Ar ne visiem ir tā dāvana. Cits tur teiks, tas nekas nenotiks. Ar viņš pienāks un tāds cilvēks, kam ir tā dāvana. Un tad jaunā paudzē tāds madā buko, tāds neigies. Pienāk, viss iziet ārā. Pucpam un tā, tu tur nokrīt uz zemes pārdies. Īstenībā iziet ārā, es pats redzēju, tur tie cilvēki spiedz, bļauj, grīt, vārtās. Īstenībā, ne jau, tu tur aizies viņam, ka tev nav tā dāvana, tur mūsu nāc pasmiesies. Sēdēs, no jā, tāpēc jāatrast, lai Dievs dod dāvanu. Citam ir dziedināšanas dāvana. Viņš jau lūdzās no tevis. Bet tev īstenībā, ka tev ir uguns, tu vari darīt visu. Dēļgam pēc uguni. Un zini,
Vai jūs zināt, ka katram kristietim ir kāda dāvana? Katram ir kāda dāvana. Katram ir kaut kāda, katram ir kāds aicinājums. Jums arī katram kāds aicinājums. Katram kristietim ir kaut kāds, un mums jāatrod tas aicinājums, kāda Dievs aicinājums tev aicinājums. Es zinu, ka vienam bija aicinājums, piemēram, zinu, ka cilvēki mēlēs runā, un citiem nerunā mēlēs, ja? Tas cilvēks, ka viņš lūdz par tiem, kas mēlēs, viņam visi cilvēki vienmēr lūdz mēlēs. Tu, piemēram, lūdz par tā cilvēku, lai viņš lūdz mēlēs, viņš saka, kas man jādara? Es nezinu, kas dara. Tas, ka ir tas dāvana, ka viņš uzliek rokas, tu visu tur mēlēs, tā viņam ir tā dāvana. Aigai arī mājas grupiņām, viņa arī bija mēlēs, viņai tās meitenes pienāca, uzliek rokas, aizlūdz un viņi sāk runāt mēlēs. Tā dāvana ir cilvēkiem. Dažādas dāvanas. Un katram jāatrājas, katram mums ir kaut kāds. Un ja tu to dāvanu sev atrod, to dāvanu var kalpot cilvēkiem. Bet, protams, mēs varam lūgt, un Dievs var iedot arī tāds dāvanas, kas tev varbūt nav bijuši. Bet, tas ir. Bet galvenais saglabāt uguni. Jāsaglabā tā deksme. Un kas sākumā varbūt tev šķiet nereāls, ziniet, viss tev kļūs reāls. Ziniet, kas tev ir nereāls. Reizēm, tā lūkšana, ziniet, tā lūkšana reizēm varbūt ilgstoši būt. Jūs zināt, gribat uzreiz visu uzreiz. Es saku, man māma 15 gadus lūdzu. Zin kā, cilvēks grib uzreiz būt brīvs, uzreiz grib tur, bet reizēm varbūt ilgstoši. Mēnešiem var būt. Un tu ej caur ciem pārbaudījumiem, un tev liekas, kāds tur iekšā cīnās un nekas nenotiek. Man tur atbild vienā momentā. Un ziniet kā, un ir kāds, kas tev to uguni grib nozagt visu laiku. Tad, kad tu iet arī pārbaudījumi caur, viņš visu laiku grib tev, viņš grib noslāpēt tev, kad tu ej cauri tiem pārbaudījumiem. Viņš grib nozagt tev to uguni. Viņš grib no tavu miesu sagandēt. Viņš grib, lai tur atkal tu kaut kur krīt kādā grēkā, kur ielaiž iekšā dēmons atkal. Viņi kā mēs paši ielaižam visu iekšā. Arī kristieši var ielaist ļaunais gārs. Paskaties porniks, nes tik saka, paskaties internetā, kaut ko pielaidis sev pilns ar viņiem, vēl kaut ko izdara. Jā, netiklīgi vai kaut kāda. Pats ielaid sev iekšā, atver durvis, un viņš ir pilntiesīgs tevī atrasties un dzīvot tas vēlams. Saprot, ja tu atver viņam durvis, Dievs tev vairs nepalīdzīs, ja tu atveris vēlnam durvis un pats labprātīgi ielaidīs viņu iekšā, viņam ir tiesības tevi atrastos. Tad sātinām tiesību tevi dzīvot. Un tad, nezinu, nav tik viegli dabūt ārā. Ziniet, ka cilvēkiem ir lieli brīnumi, tev liekas, bet Dievam nav liela brīnuma. Atceries, Dievam nav lieli. Viņam jebkurš brīnums ir īstenībā parasta lieta. Tavs brīnums, kas likās tev, viņam tā aiga piecelt, viņam parasta lieta Dievam. Vienkārši, viņš zina, kāpēc tas tā viss ir. Viņam pienāks brīdis, un viņš to visu izdarīs, ko vajadzēs. Zinu, ko es vēl nobeigumā pateiks, viss, ko Dievs var izdarīt mūsu dzīvē, ir mūsu ticības apjoms. Zinu, no ko tas viss atkarīgs? No mūsu ticības apjoma. Saproti? Saproti? Mūsu ticība var augt. Ziniet, ka mūsu ticība var augt, un kas mums var palīdzēt, lai mūsu ticība augt? Dedzīga vēlēšanās. Tev būs vēlēšanās. Ziniet, ja tev būs vēlēšanās kaut ko izdarīt, tu to izdarīsi. Nav dāna tā, ja tev ir vēlēšanās stipri kaut ko panākt, nav tā dzīvē. Būs vienmēr. Nē. Ar Dievu būs vienmēr. Viņš palīdzēs. Vai jums personīgi bija vēlēšanās liela, kad jūs momentā pārgriez otrādi? Man bija vēlēšanās tikt vaļā. Pirms tam, jā, bija? Bet, ziniet, es izstāstīšu, bet es muku no tām vēlēšanās. Man bija vēlēšanās, bet es kaut kā ticīju, man nebija, es muku, bet Dievs man atrada vienalga. Atrada un uzmeklēja. Īstenībā es biju visu laiku muku no kristiešiem. Viņi man nāca klāt, es muku slēpos, bet Dievs tik neatlaidīgs bija. Viņš bija neatlaidīgs, kamēr man neizglāba. Tā bija mammas ticība. Mammas ticība. Jā, varbūt. Jā, bet mūsu ticība var augt, un mūsu vēlēšanās var augt. Un zini, kas mums to var palīdzēt? Dedzīga vēlēšanās. Dedzīga vēlēšanās. Kad mums būs dedzīga vēlēšanās, mūsu ticības apjoms izaugs. Un mūsu tā mazā lietiņa tiks
liksies, tā nekas vairs nebūs. Zini? Tāpēc reizēm ir tā, tu domā, man ir tāds mazi mērķi, mazi tur sapņi, un Dievs tur tāds arī piepildīs sapņus. Jo tas būs tavs ticības apjoms. Bet ja tavs apjoms būs liels un varens, Dievs arī tos varenos un lielos apjoms piepildīs. Pēc tavas ticības. Viss ir pēc tavas ticības. Ja tu gribēsi, lai Aigai gribēs, lai viņai būs tāda ticība pēc jauniem ratiņiem, Dievs iedos viņai jauns ratiņus. Bet ja viņai būs ticības apjoms, ka viņa staigās, tad Dievs viņai nevis iedos jauns ratiņus, bet arī viņas piecels un tas pēc tā apjoms. Jā, paldies. Lai viņai būs kāja. Jā, paldies, vajag lūgt, jā. Jo lūkšanām spēks. Tas arī viss, ko es gribēju pateikt. Mums vajag vēlēšanās. Ziniet, ja mums būs vēlēšanās, dedzīgi vēlēšanās, mēs to Rokī saklausim to. Pazemosim viņu to vēlmu, mēs pazemosim zem savām kājām. Dievs ir ar mums. Kas var būt pret mums? Kas var būt pret mums? Mēs vēlamies pazemos. Viņš var liet visu tos ūdeņus uz tavu to, lai notušētu tavu to deksmi. Nekas viņam neizdos. Mums ir jāiet līdz galam, jātic un jāpaļaujas uz Dievu. Un viss notiks. Es domāju, viss notiks. Galvenais, lai mums būtu vēlēšanas, lai mēs degam. Ne? Viņi kā citreiz kristieši, viņi jauni kristieši deg Dievam, nav redzējis lēks, paliek pēc gadiem, viņš slābenā. Mums vajag tā, lai mums ir 70, 80, 90 gadu, un mēs joprojām degam Dievam. Negribētos tā, lai mēs joprojām degam, ka mums tā deksma vairāk aug, vēl stiprāk nekā bija sākumā, nevis otrādi. Nīgās saka, Nīgās tikko nāca pie Dieva, man teica, tas jau to sākumā, pēc tam jau tu redzēsi. Atzisīs. Uzreiz jau pasaka, atzisīs. Tas jau no sākuma, tu tagad degi, pēc tam jau to atzisīs. Viņa jau tev pasaka, kā. Bet tu saki, nē, tā nebūs. Dieviem paši teicās 8. Remdenos izspļaus, kad Bībelē rakstīts, vajag degt, esi karsts. Mēs ir negrēkot. Jā, bet vispār, es domāju, vispār degt Dievam. Tos neglābtos, censties glābt, neglābtos un degt Dievam. Viņš, tas svētā gar uguns. Aizdedzināt, visu laiku aizdedzināt. Nedrīkstam atslābt. Bībelīte, lūkšanas. Grūtībām cauri jāiet ar reizēm. Un galvenais no Dieva nenoiet nost un turpinās. Dievs nāks palīgā un to uguni visu laiku viņš tev iededzinās. Vēlams tev nenoslāpēs. Viņš jau grib visu laiku noslāpēt. Ne? Viņš nenoslāpēs to uguni. Tas bija arī viss. Noderēja kaut kas par uguni.